Skatuves māksla ir jaunas pasaules radīšana. Ārpus šīs mājas tāda iespēja pienāk reti. Toties šeit, zem zaļajiem jumtiem, man un arī jums ir fantastiski iespēja satikt skatuves pasaules radītāju, dižo arhitektu, demiurgu, jeb scenogrāfu Reini Dzudzilo. Pasaule tika radīta no vārda un gaismas, citur no māliem. No kā izrādes pasauli radi tu? No plaknes, no divdimensionāla attēla un no kadriem, kas ir 24. Tik daudz, cik kino tie bija, kad tie radās. Bet reizē tas ir kā jebkļūst, un kā mēs viņu iekšēji saucam par zootropu, pateicoties kur kustēšanai, mēs ieraugām pasaules griešanos. Šī forma, ko iezīmē šie 24 kadri, ir vertikāla forma, kādu vairumā mēs šobrīd pieredzam savās kabatās. Tas, man liekas, ir svarīgi. Bet vai 24 kadri, kā skaits, ir atsauc arī uz stundu skaitu dienā? Par laimi, jā. Un par to man prieks. Nacionālajā kanālā tu esi vizuālās dramaturģijas autors. Kāda tad ir Nacionālā kanāla vizuālā dramaturģija? Zini, ka vizuālā dramaturģija ir scenogrāfija. Vienkārši dažreiz, ja vairumā, man patīk to nosaukt arī par vizuālo dramaturģiju, ja tā ir tā, kas tas arī ir. Un tā ļauj vienkārši attiekties pret šo domu, kad kaut kas pieredz kustību laikā un telpā. Un tu vēl esi teicis, lai mēs labāk sadzirdētu un ieraudzītu, pirms tam ieteicams aizvērt ausis un acis. Kā vislabāk skatīties Nacionālo kanālu? Visatvērtākajām ausīm un acīm. To, kas attiecās par aizvēršanu un pauzēm, to mēs izdarīsim kopā ar tevi, Snowden, un kopā ar visu radošo komandu, ar kur mēs šo darbu veidojam. Mūsu ziņu dienesta rīcībā ir nonācis Nacionālā kanāla programmiņas vāks. Vai tu aicini uz sacelšanos? Un kas ir tas, kas tevi ikdienā sanikno? Jā, dārgais Snowden, es aicinu uz revolūciju. Uz kāda veida revolūciju? Uz to, kuru saka. No revolūcijas epicentrā ar jums kopā ziņoja Džeks Snowdens. Nacionālais kanāls Nacionālajā teātrī.